Sabiedriskā doma bija līdz tādām sprādzienām pilnīgi. Ja? Pilnīgi līdz sprādzienām vajadzēja tikai atraisīt šo enerģiju. Bija ļoti grūti toreiz organizatoriski. Es atceros, ka 31. maijā, tātad vienu dienu pirms 1. jūnija, man likās, ka es nolūzīšu, nesagaidīšu to 1. jūniju, tad es atbraucu šeit uz laukiem un burtiski pavadīju šeit ne vairāk kā pusstundu. Man nebija laika, iebāzu rokas zemē. Ja? Šeit iebāzu rokas zemē, un tad es sapratu, ka es varu braukt atpakaļ uz Rīgu un šo plēnumu vadīt. Nu tā, ja? Cienījamie apvienotā plēnuma dalībnieki. Ir pienācis lielu jautājumu laiks. Uz mums, radošās inteliģences pleciem, gulst tūkstošiem kāpēc, kā, kad, cik ilgi, kādā veidā. Plēnumam ir jāizstrādā rīcības dokuments, programma, pēc kura pamattēzēm turpmāk rīkoties. Es novēlu visiem apvienotā plēnuma dalībniekiem asu un principiālu skatījumu, augstu politiskās kultūras sajūtu, kopības nepieciešamību, diagnosticējot Latvijas sociālo-ekonomiskos un nacionālos sastrēgumus, veicinot atbilstošu atveseļošanos un iezīmējot patiesi socialistisku nākotni kā PSRS, tā Eiropas un visas pasaules norisēs mūsu republikai. Es varu pilnīgi ar atbildības sajūtu visu teikt, ka ideja sasaukt 1. un 2. datumā radošo savienību plēnumu bija mana. Un man jau toreiz likās, ka nedrīkst nevienam prasīt atļauju. Ja prasīs kādam atļauju, tad teiks nē, jo vārds nē un aizliegts padomju sabiedrībā bija viens no izplatītākajiem vārdiem. Nu, man šī ideja tā vienkārši apsēda, un es domāju, ka tas ir jāizdara. Ja? Es piezvanīju uz centrālo komiteju toreizējam pirmajam sekretāram, Borisam Pugo, un ielūdzu viņu piedalīties šajā plēnumā. Es viņam nejautāju, vai mēs drīkstam rīkot plēnumu, bet es viņu vienkārši ielūdzu. Ja? Viņš tā kā telefonu otrajā vada galā savā mājā, baltajā mājā, kā mēs saucam centrālu komiteju, mazliet apmulsa, un tad jautāja tā. Nu ko, vai mēs tad darīsim tāpat kā igauņi? Ja? Es teicu, nē, mēs darīsim tā kā latvieši. Viņš sāka smieties, un tā arī mūsu saruna beidzās, un es domāju, ka toreiz republikas vadība rīkojās ļoti pareizi, ierasdamās šajā plēnumā un noklausoties sev ļoti nepatīkamas lietas. Ja? Es domāju, ka toreiz cilvēki uzvarēja paši sevi, pārvarēja savu nedrošību, pārvarēja savus mēlus, savu kūtrumu. Un es domāju, visa sabiedrība, paši radošie darbinieki, arī mūsu pieaicinātie eksperti, zinātnieki, sevi uzvarēja republikas vadība, kā jau es teicu, ja? Kaut arī ilgi nevarēja ierast. Kungs, kas zāles čukstus dzirdī, kas pats milgai neliec ciest, vārdi ir, kas Latviju sirdī deg un kvēlu nenodziest. Vārdi ir, kas mūsu dzīslās līdz ar pirmo dienu skan, jo tu līdzi šajā zemē maniem brāļiem. Diemžēl ir jāsaka, ka mēs redzējām mītiņu, kas bija organizēts perestroikas atbalstam. Tas bija vērā ņemams un labs iemesls. Otrs mītiņa iemesls bija nevainīgo staļinisma upuru piemiņas godināšana.
Šis iemesls mums visiem ir labi saprotams. Tomēr pilsētas komjaunatnes komitejai ir iemesls padomāt par to, kā notika šis mītiņš un par ko tas pārvērtās. Tajā tika izvirzīti lozungi, kas pēc savas būtības bija vērsti pret perestroiku, pret visu mūsu republikas spēku konsolidāciju. Būtībā šis mītiņš vai to gribēja, vai negribēja daži tā rīkotāji, zināmā mērā veicināja nedrošības rašanos iedzīvotājos par to, kā veidosies viņu turpmākā dzīve, jo viņi sajūta pret sevi vērstu nelabvēlību. Es jau iepriekš gribu teikt, ka es neesmu atbraucis svinēt jubileju. Es esmu atbraucis uz Liepāju, kļūt stiprāks, paskatīties uz jums, pieskarties vēlreiz šim krastam. Domāju, ka mūsu saruna ir biedriska, un es varu izteikt savu viedokli. Es prātoju, vai nu es kaut ko nesaprotu, vai patiešām pastāv problēma. Runājot par migrācijas problēmu, un to aplūkojot no sociālā un ekonomiskā viedokļa, patiešām atbrauc cilvēki, saņem dzīvokļus, atņemot tos pamatiedzīvotājiem un tā tālāk. To es saprotu. Šajā jomā ir jāievieš kārtība. Ir jāievieš kārtība. Arī republikas industrializācijas un urbanizācijas līmenī ir jāievieš kārtība. Ir jācīnās ar jebkādām antinacionālām izpausmēm, lai nacionālais, kas ir visnotaļ cienījams, godājams, atbalstāms un attīstāms, nepārvērstos par kaut ko citu, par kaut ko ārkārtīgu, saurupu, izolētu un tā tālāk. Un tā tālāk. Tajā brīdī, kad es, būdams krievs, sajutīšu, ka man ir
kaut vai mazākās tiesības uz pārākumu, es vairs sevi neuzskatīšu par cilvēku. Viss. Beigas. Diemžēl dažkārt centrā nesaprot, kā latvieši kļūst par mazākumu. Iespējams, es kļūdos, bet runā, ka Padomju Savienībā ir tikai 4 republikas, kurās ir migrācijas problēmas. Tajās vērojams nesamērīgi liels darba spēka pieplūdums. Mēs negribam būt neviesmīlīgi, bet, ja nācija kļūst par mazākumu, rodas bailes no asimilācijas, rodas politiska un nacionāla depresija, rodas apātija. Tas nepalīdzēs perestroikai. Ja gribam, lai Latvija ieņem stabilu vietu Padomju Savienībā, Padomju federācijā, mums radikāli un principiāli jāpārtrauc nesamērīgi lielā migrācija, un jādara viss, lai intensīvi attīstītu ekonomiku. Kad dibinājās Latvijas Tautas fronte, ja, tā bija apakšu iniciatīva. Un atceraties, 2. jūnijā plēnumā Viktors Avotiņš jau nāca ar šādu priekšlikumu un lūdza, lai Latvijas Rakstnieku savienība uzņemās šo iniciatīvu. Es personiski kādas 3 vai 4 reizes es atteicos uzņemties šo frontes dibināšanu. Man likās, ka ir pietiekoši daudz politisku spēku republikā, kas to varētu izdarīt. Notikumi attīstījās tā, ka visas šīs grupas saķildojās. Atkal nāca pie manis. Sētā šeit ienāca toreiz Oļārs Rubens, lai Radošo savienību kultūras padomu uzņemās šo vienotājas lomu. Un to es arī gribu uzsvērt, teiksim, ka acīm redzot mums izdevās, un arī man personiski izdevās vienot cilvēkus kāda ceļa sākumā, ja? Un viss šis modelis, rīcības komitejas modelis, ja, es domāju, var kalpot par paraugu, kā uzklausīt draudzīgi citu visdažādāko politisko nokrāsu cilvēku. Toreiz neizvirzījās nec kāda ironija par tā saucamajiem gaišajiem spēkiem partijā, ka viņi nav vajadzīgi. Tagad viņus mēģina tā kā izsmiet, tā kā izšempēt, ja. Toreiz viņi bija ļoti noderīgi, es tā atceros, un neviens viņus neapšaubīja, ja. Es esmu ieradies, lai tāpat kā jūs aktīvi domātu un rīkotos. Pirmām kārtām ir jāgādā, un es gādāšu kopā ar saviem kolēģiem par to, lai reālās demokrātijas formas būtu realizētas vispirms mūsu republikas augstākajā padomē. Vakar mēs pieņēmām likumu par Latvijas laukiem. Deputāti vienbalsīgi latviešu valodai piešķir valsts valodas statūtu. Domu biedri un citādi domājošie.
Manā mūžā nebūs augstāka goda, kā šīs 38 dienas, kurā es biju ievēlēts par Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas priekšsēdētāju. Es augstāka un smagāka goda, smagākas laimes vairs nevēlos, vienalga, cik man ir atlicis dzīvot. Es no sirds pateicos jums visiem un vēlu, lai mēs visi būtu laimīgi un lai mēs uz Latviju paskatītos ar mūsu vēl nedzimušo bērnu un mazbērnu acīm. Mana mīļā, drosmīgā arāju tauta, sīkstā, izturīgā, ja tu tāda nebūtu, tad nekad Daina nevēstītu mums tādus vārdus. Man pieder tev zeme ar visām atmatām, man pašam kungam būt, man pašam arājam. Augstī godājamie Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa delegāti, dārgie viesi, 3 Baltijas tautas, kuru liktenis Eiropas krustcelēs ir bijis neapskaužams, piedzīvo jaunu atmodu. Latvijas Tautas fronte kļūst par sabiedrisku politisku realitāti. Mums nācās uzklausīt tautas sāpes un tautas ilgas, bet vēl stiprākas par sāpēm un ilgām izrādījās tautas uzticība un apņēmība rīkoties konkrēti un atkal iztaisnot muguru pēc ilgiem administratīvās apspiestības gadiem. Šobrīd atrodas cilvēki, kuri mums pat no augstām tribīnēm iesaka labāk gleznot un rakstīt nekā jaukties politikā. Ko līdz mūsu poēmas un gleznas, mūsu simfonijas un skatuves spēles, ja zūd tauta, ja brūk Latvijas Padomjas Socialistiskās Republikas tiesiskais valstiskums, ja pašapziņa tiek nozākāta par nacionālismu, bet klaidonīgs kosmopolītisms izpelnās internacionālismu titulu. Apsveicu, jūs esat sasnieguši šo sabiedrisko, sociālo, tik brīnišķīgo brīvības gaisotni, par kuru mēs sapņojam. Lai Dievs jūs sargā, lai Dievs sargā Latviju, lai tās kungs palīdz jums visiem.
Latvijas PSR Tautu fórums. Dārgie draugi, šķiet, ka Tautas frontes programma atšķirībā no Internacionālās frontes programmas ir izteikti nacionāla. Vai tas ir labi vai slikti? Ja lieto pēc kara pieņemto vecākā brāļa terminoloģiju, var teikt, ka Tautas frontes programma īsteno vecākā brāļa ideju mūsu Latvijas Republikas teritorijā. Vai tas ir pieļaujams? Mūsu republikas ir nacionālas, un droši vien pamatnācijai ir jābūt morālām tiesībām būt par vecāko brāli šīs republikas teritorijā. Taču viena lieta ir morālās tiesības, bet pavisam cita – juridiskās tiesības. Es uzskatu, ka kultūras jautājumos vecākā brāļa ideja var tikt nostiprināta juridiski, taču pastāv ekonomiski jautājumu kopums. Aiznesiet mikrofonu. Ir jāsaprot, ka lielas tautas psiholoģija daudzējādi atšķirās no mazas tautas psiholoģijas. Teiksim, ja mēs vērojam dzīvnieku pasaulē, kādu lielu dzīvnieku un kādu mazu dzīvnieku, liels dzīvnieks bieži vien nevar būt tā domāt kā mazais dzīvnieks, teiksim. Un gadsimtiem potētais vecākā brāļa sindroms nav pārvarāms vienā dienā. Man liekas, ka tikai pacietīgs, neatlaidīgs, ļoti daudzos gadījumos varbūt arī veltīgs pārliecīšanas darbs, tomēr ļautu atšķirt realistiski domājošos krievu cilvēkus, īpaši strādniekus, Latvijā no tiem, kas cenšas uzturēt dzīvus, šovinistiskus, staļiniskus stereotipus, kas nicina latviešu tautu, latviešu vēsturi, latviešu tradīciju. Ar pēdējiem mums nekad nevar būt un nebūs pa ceļam, bet es esmu optimists un es uzskatu, ka vairums no krievu iedzīvotājiem Latvijā tomēr pieslēsies latviešiem. Latviešu tautai gribētos novēlēt 3 lietas – augstu nacionālu pašapziņu, cilvēces humanistisko un kultūras vērtību saglabāšanu un augstu profesionālismu svarīgākajās jomās. Man ir 50 gadi un man jāteic, ka es tomēr savā mūžā pirmoreiz redzu tik daudz laba, kas atraisās sabiedrībā, un es to negribu aizmirst. Tas ir pats galvenais patiešām, ka mēs esam ieguvuši savu cieņu, savu pašapziņu, un ka mēs esam atklājuši, ka mums ir ļoti daudz gudru un talantīgu cilvēku, kuri aizvien nāk klāt. Liekas, ka ir tā kā izrakta aka, ja? Un tad ir tas pirmais prieka brīdis, kad akā parādās ūdens. Ja? Un man liekas, ka pašreiz šī tautas aka ir piepildījusies ar dzidru ūdeni. Mēs esam uz īstās āderes, un ka tas avots ir bezgalīgs, bet tikai ar tādu noteikumu bezgalīgs, ka mēs paši to nepiecūkosim. Man ļoti sarūktinājusi cilvēku neuzņēmība. Tad man vienkārši tas kaitina, un es varu aiz dusmām nosmakt, ja visu uzveļ apstākļiem. Ir cilvēki, manuprāt, kuri pakļaujās apstākļiem, un ir cilvēki, kuri stāv pāri apstākļu varai. Ja? Politika vispār ir process. Es virzīt šo attīstību uz priekšu ir ļoti, ļoti interesanti. Man patīk. Latvija un tās pamatnācija ir tiesīgi
arī par savu iegūmu uzskatīt katru vīnes tikšanās noslēguma dokumenta pozīciju kā cilvēka individuālo tiesību, tā arī nācijas līmenī. Latvijas PSR likumdevējiem un valdībai jādara viss, lai mūsu dzīves realitātes tuvinātos vīnes tikšanās noslēguma dokumentam, kurš nedrīkst palikt tikai Padomju Savienības lietošanā importa vajadzībām. Mēs vēršamies pie ANO ģenerālsekretāra un PSRS augstākās padomes prezidija priekšsēdētāja ar lūgumu. PSRS valdībai šajā gadā jānosoda 1939. un 1940. gados īstenotā politika pret Baltijas valstīm, paziņojot par spēku zaudējušiem kopš to parakstīšanas brīža 1939. gada 23. augusta līgumus līdz ar to slepenajiem protokoliem. Un neliks šķēršļus Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valstiskās suverenitātes atjaunošanai sarunu ceļā, piedaloties šo valstu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Nevienam tirānam, nevienam beztiesiskam režīmam nekad neizdosies selekcionēt cilvēku ciltis, kuras gribētu būt nebrīvas. Tas neizdevās abiem asiņainajiem 20. gadsimta avantūristiem, tas neizdosies arī transnacionālajam šovinismam, kurš cenšas Baltijas jautājumu šodien norakstīt kā mazsvarīgu un lokālu. Laikraksts Pravda. PSKP-CK paziņojums par stāvokli Baltijas Padomju republikās. Krievu cilvēki mums izsaka tikai atbalstu, ja? Un man nav gadījies nekāda tāda nepatiku no Krievu ierindas cilvēkiem pret Baltiju just Maskavā. Deputāti klusē. Deputāti izturās tā kā mājā, kurā kāds ir pakāries un kurā par striķi nerunā. Un Mihails Gorbačovs privātās sarunās ar baltiešu deputātiem vairāk kārtīgi ir teicis, aizmirsīsim šo 26. augusta paziņojumu, jo pēc tam nāca plēnums nacionālajos jautājumos. Katrā ziņā no tautu apziņas vairs šo dokumentu izdzēst nevar, un tas ir devis lielu triecienu Maskavas autoritātei, arī Gorbačovam. To mēs arī viņām esam teikuši, partijai. Tā tas ir, bet, komunistu partija jau allaž ir vienmēr nodarījusi sev pati vairāk ļaunu nekā jebkurš tās pretinieks vai oponents. Tāds ir komunistu partijas liktenis laikam, un tā dīvaini, ka šīs partijas biedri no tā vismaz ļoti daudz neizdara nekādas slēdzienas. Mēģina sevi sagraut no iekšpuses, cik tik vien var. Es tā vērtēju šo paziņojumu.
Jānis Peters ir viens laimīgs cilvēks, jo šķiet, ka viņa dieva dotā daba ļauj viņam akumulēt sevī un izstarot uz āru vienīgi pozitīvo enerģiju. Peters iestājas par saviem pretiniekiem, palīdz saviem kritiķiem un atbalsta savus neatbalstītājus. Viņš vienmēr cīnās par. Viņš nevicinās pret tumsu un ieiedams kādās tumšas būtības telpās, nekliedz tumsa ārā. Viņš vienkārši iededz šai telpā gaismu. Es tikai brīnos, cik nemaldīgi viņš zina, kurā vietā atrodas slēdzis. Skauģiem viņš izsit no rokām ieročus un ieliek gara ieročus rokās veselai tautai. Viņš bieži ieņem cietokšņus bez kaujas. Pietiktu, ja viņš būtu tikai dzejnieks. Pietiktu, ja viņš būtu tikai esejists. Pietiktu, ja viņš būtu tikai mūsu atmodas tēvs. Pietiktu, ja viņš būtu tikai Tautas frontes dibinātājs. Tas spēlmanis, tas nav no zila gaisa. Es viņu turu aizdomās, ka vēsturi viņš taisa. Nezinu, par ko Peters to ir rakstījis 77. gadā. Nu pats vēsturi viņš taisa. Nu, Peter, tava vaļa. Nu, tavā rociņā. Jā, es un arī daudzi mūsu delegācijas locekļi, patiesībā visa Baltijas parlamentārā grupa vēlēšanās nepiedalījās par īpašumu, jo kamēr nav stingri noteikts, ka kādam kaut kas pieder, tikmēr nav ko balsot par aparāta spēlēm. Uzskatu, ka likumprojekta 5. pants ir izstrādāts ar zināmu baiļu un konjunktūras devu. Es nekādi nevaru piekrist, ka valsts likums turpmāk varēs noteikt, kādā valodā dažādu tautību cilvēki sarunāsies. Tas atkal izskatās kā patvaļa, instrukcija un diktatūra, kas rupji iejaucas cilvēku personīgajā dzīvē, varbūt pat veselu tautu personīgajā dzīvē. Mēs vēl tikai vakar pieņēmām deklarāciju, kurā teikts, ka tas vairs nekad neatkārtosies. Ētisku apsvērumu dēļ nevienai valstī, izņemot koloniālu valsti, nav tiesību pat ierosināt regulēt starpvalstu attiecību valodu lietošanu. Šāda pieeja atgādina lētas propagandas mēģinājumus pat centrālajā televīzijā attēlot jauktas laulības kā tautu draudzību. Patiesībā šādas laulības ir tikai, atvainojiet, 3 minūtes ir beigušās, pagājušas jau gandrīz 5 minūtes. Kāds runāja 6 minūtes. Patiesībā tās ir ļoti intīmas jūtas vīrieša un sievietes savienībā. Biedri, nepārkāpsim noteikums, vienosimies. Es ļoti cienu dzejnieku un deputātu Peteru. Man ir priekšlikums. Lūdzu, ar to arī sāciet. Lai izvairītos no iespējas interpretēt terminu visai valstī kopīgs, kā lielvalstisku kategoriju, visu savu vēlētāju tūkstošu un republikas augstākās padomes sesijas vārdā ierosinu 5. panta 1. rindkopu formulēt sekojošā redakcijā. Lai īstenotu visas savienības funkcijas, kā arī ņemot vērā vēsturiskās reālijas, krievu valoda, kā viena no līdztiesīgām Padomju Savienības nacionālajām valodām Padomju Socialistisko Republiku Savienībā, tiek atzīta par oficiālo starprepublikānisko attiecību valodu. Formulējums nav slikts. Nākamais deputāts. Lūdzu, dodiet man. Labi. Ar to vajadzēja sākt. Viņš nepārtrauc mani vienīgi, un tad mani tas apvaino, bet tad, kad es
redzu, ka viņš pārtrauc arī akadēmiķu Sāharovu, tad es sevi mierinu un saku, ka man ir tieši tāds pats liktenis. Bet es gan negribu sevi salīdzināt ar šo Krievu tautas ģēniju un Krievu inteliģentas sirdsapziņu. Bet nopietni runājot, es domāju, ka pašreiz centra spiediens uz republikām kļūst aizvien lielāks, jo centrs joprojām nevar piedot to, ka unitārisms principā psiholoģiski republikās ir sabrucis un nav vairs atjaunojams, tāpēc to centralizēto valsti šeit centra ierēģi daudzi mēģina saglābt vismaz mākslīgi ar kādām likuma normām. Un man ir ļoti bailes, ka tās nelikumības, kuras kādreiz nebija likumos fiksētas, pieņemsim Staļina un Brežņeva laikā, šodien var ar mūsu pašu rokām, ar relatīvi demokrātiski ievēlētu parlamentu rokām, tikt apstiprināts ar likumu, un tad tauta tiesās tautas deputātus. Tāpēc mums jābūt katru brīdi ļoti modriem. Es tevi mīlu, cik ir sniegpulkstenis, aust gaismiņa, cīks Rīgā zvaniņš dimda, tur bērniņš piedzima tik mūžīgi un sen, pirms sekundes šai pašā gadsimtā. Es tevi mīlu, tas ir arī viss šai verdzībā un pāris mirkļos brīvos bija vērts man celties, vērts būs zemē krist, lai bērniņš te var pastāvēt un dzīvot. Es mīlu jūs, un tas ir arī viss. Šodien, kungs, mēs tevi lūdzam, neļauj Latvijam mirt un zūst. Liec mums vienmēr tavu sauli, brīviem pāri galvai jūst. Līdz tiem laikiem, kuru šodien nezin vēl nekur neviens, mūžam drīkst, lai Latviju vērklis savu spārnus izdams skrien. Lai pa nezināmiem laikiem cauri mūžiem ejam mēs. Dod mums spēku, dod mums drosmi, dod mums vienprātīgu Tēvs. Lai pa nezināmiem laikiem cauri mūžiem ejam mēs. Dod mums spēku. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija, tulkojusi Jūlija Matuseviče, skaņu režisori Irita Skurule, lasīja Aida Ozoliņa un Ilvārs Jansons.